par ozolu vainagiem uz Jāņiem. Tos, kurus katra sieva un meitene savam vīrietim pin. Tātad man ir ozola zari, sagriezti tādos dažādos garumos, apmēram šitik gari. Es sameklēju kādu, kurš ir maķenīti garāks kā citi. Tas man būs tāds tā kā pamatiņš, uz kura es likšu virsū. Redzi, šitās lapiņas es jau paņemu, augšņu saspiežu kušķītī, ņemu šīs te lapiņas un sāku tīt ar diegu klāt. Paņemu diegu un tinu riņķī. Droši ozola vainagā var iepīt kādu pojeni, tas tāds sievišķais atgādinājums. Droši vainagā var iepīt kādu mazu nātrīti vai usnīti aizsardzībai. Droši Jāņu vainagā ar ozoliem kopā varat iepīt arī kādu pīlāģu zariņu. Tas arī tāds aizsargājošais koks, jo pīlāģa ogai galā ir krustiņš, tāpēc viņi ir sargājuši. Bet par ozolu, ozols, protams, ir latviešu pasaules koks. Un par ozolu kā pasaules koku man ir daži rudens video. Nu lūk, redz, te es pietinu jau dažas lapas pie tā pamatiņa. Es ņemu nākamo kušķīti, noplēsu lapas no kātiņa, sataisu tādā pušķītī, lieku viņu tā kā bišķiņu uz priekšu un atkal pietinu ar diegu klāt. Pušķīšu kātus netaisiet garus, jo tad jums sanāks milzīgi resns. Patiesībā jūs pat varat uztaisīt vispār, ka jums ir tikai šie kāti un jūs skaistās čupiņās, tūlītās paņemšu, skaistās čupiņās liekat pat tikai lapiņas. Tad jums sanāks tāds maziņš kupls, piemēram, kādam puikam, vainadziņš. Šī gadījumā arī reko es pielieku tikai lapu kušķīti un jau tinu atkal klāt. Un tā mēs iesim uz priekšu, ņemot atkal nākamos zariņus, ne pārāk garus, kā es jau teicu. Noņemiet liekās lapas nost, liekās lapas varat pielikt kušķītim augšgalā klāt. Un atkal liekat tā kā uz priekšu, visu laiku tā kā maķenīt uz priekšu. Un tad, kad jūs redzat, ka šitais beidzās, tad jūs atkal paņemat kādu garāku zaru, pinat ar savu kušķīti viņu klāt un jums aiziet tālāk atkal garāks zars. Nu, tādā veidā, cik ātri. Protams, piesēžot, šis ir tāda ātrā versija, instrukcija pa fiksojumu. Bet pasēžot smuki, saliekot šos kušķīšus tādus mazus un kuplus un brīnišķīgus, jūs varat dabūt ļoti peinu vainagu. Un kas galvenais, ja jūs viņus tā smuki saliekat, viņš būs arī viegls, kas starp citu nav mazsvarīgi. Jo bieži vien Jāņi savus vainagus sāk ņemt nost divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, viņš sāk izstiepties vakara gaitā un krīt uz acīm, par to jūs arī padomājat. Kad jūs viņu sapinat un kad jums viņš ir gatavs, paņemiet viņu, izstaupiet kārtīgi jau pirms jūs vēl sasienat galus kopā. Jo tad viņš nestiepsies tik ļoti vīstot. Bet šī gadījumā, jā, tā esat mazus glītus. Un otrkārt, jā, Jāņi parasti ir sūdzējušies par to, ka kāds viņam atved un viņš ir milzīgi smags. Nē, nu, protams, ir tautas dziesma, ka Jānim galva piekus uz Jāņa nakti līgojot, bet šī galījumā nevis līgojot, bet ozola vainagu nesājot. Tātad lieku atkal nākamo kušķīti klāt ar nepārāk gariem. Viens ir garāks, jo viņš tad ies uz priekšu ar lapām. Lieku atkal klāt šeit. Man ir jāiet nevis tuvāk, bet tālāk no kameras. Nu, labi. Un pietinu. Man tāds stingrs diegs, kur es turu saujā sev, nelaižu nekur garumā, lai viņš man nesapiņķerējas un netraucē. Nu, lūk, un šādi mēs ejam uz priekšu. Protams, ir jāiemanās maķinīt. Pirmajām reizēs es jums pat ieteiktu tos pušķītus sagatavot jau iepriekš, piemēram, un salikt uz kāda galda. Tā būs vieglāk, ka jūs jau ņemat, jo, redz, viņi visu laiku ir jāsagatavo, lai pieliktu klāt pie tā vainaga, kur tu viņu uzpini. Tāpēc viņus var paņemt tos zariņus jau un iepriekš sadalīt, jau salikt pa tādām buntītēm, tās buntītes, kuras jūs ņemsiet klāt, jo es to tagad daru vienlaicīgi, pinot un arī stāstot. Un lieku uz priekšu, un ik pa laikam pielieku pa kādam garākam, lai aiziet tie garākie kātiņi, pie kuriem pievienot. Nu, lūk, un no otras puses tad viņš sanāk tāds smuki savīti, te tāda tā kā čupiņa. No kā jums būs Jāņa vainags Jānim. Nu, lūk, un tā mēs turpinam.
Ai, Jānīša vakariņas ozoliņa terētājs. Ai, Jānīša vakariņš, ozoliņa terētājs, ozoliņa terētājs. Kur Jānīti mejas cirti, kā mejāji lievenītes, kur Jānīti mejas cirt. Kā mejāji lievenītes, kā mejāji lievenīts. Dieva dēla rājumā izmuidrajosi ozolosi, Dieva dēla rājumā smuidrajosi ozolosi, smuidrajosi ozolos. Es jums saku, jauni puiši, pušķojati lieveni, klētas jums. Es jums saku, jauni puiši, pušķojati klētas jumtu, pušķojati klētas jumt. Tād laimiņa jūs pušķosi ar miežiemi, ar rudziemi, ar miežiemi, ar rudziem. Lai jums izdodas!